Labo flangu uz priekšu iet RFS, tur ir Roberts Savaļnieks. Latvijas izlases pamatvērtība, te ir iespēja. Sitiens pār vārtiem, būs atsitiens no vārtiem. Labs mēģinājums Robertam Savaļniekam. Skatāmies, kā Liepājniekam tas izdevās. Divu Liepājnieku sadarbība. Jānis Ikaunieks atpakaļ. Skaisti šeit viņš nospēlē, izcili. Nu, patiesību sakot, varēja labāk rīkoties ar bumbu. Roberts Savaļnieks bija. Jā, tiešām ļoti spēcīgi vārds ar glīnī ir Rīga FC. Jojičs, šī ir iespēja Rīga FC komandai. Iepauzē, piespēlē, bet neprecīzi. Un atsitiens no vārtiem. Pats stūrsitienu neizspiež šajā situācijā Rīga FC, bet nu, tā sadarbība var būt ļoti bīstama. Raivis Andrs Jurkovskis, Milošs Jojičs un Douglas Aureliju. Jā, šeit jāatzīmē Jojičs ieraušanās šajā brīvajā zonā. Ļoti labi viņš meklē tieši šīs iespējas, ja, kur saņem bumbu. Mēs atceramies arī tieši Eirokausos, viņš tādu labu tālstienu izpildīja, veiksmīgu bumbu ielidoja vārtos. Nu, sitiens viņam ir, kā redzēsim. Sitiens pāri vārtiem. Spēcīgi, bet ne tik precīzi, kā gribējās. 41. minūte, mazāk par 5 minūtēm pirmajā puslaikā bez gūtiem vārtiem, bet Rīga FC ir strauji pietuvusies sodu laukumam. Ja varbūt piespēle pa gaisu, tā arī seko. Sitiens pa vārtiem pāri. Labi izspēle, Rīga FC pāris īstas piespēles, uzreiz centrējums. Jā, šeit arī ļoti labi Ngonai ieskrēja no dziļuma un praktiski netraucēt citu, jo tajā zonā nepaspēja Lipuščeks. Jā, mēs zinām, ka RFS ļoti spēcīga komanda tieši gaisa divcīņās. Jā, tā kā diezgan sarežģīti Marko šobrīd ir. Un vārti Rīga FC izvirs vadībā Douglas Aureliju. Pirmā puslaika izskaņā negaidīt, bet izvirs vadībā Rīga FC. Pirmoreiz šajā sezonā Rīga FC ir vadībā Rīgas derbijā. Nu jā, un tieši es minēju to, ka pietrūkst vārds šajā spēlē, pat nedaudz apuls. Wow! Vai jūs kaut ko tādu esat redzējuši? Skaisti, Douglas Aureliju ierauga spraugu un nepiesedz to vārdstāvu. Jevgeņijs Ņerugals to nedrīkst darīt. Vārdsargs Douglas Aureliju. Tā ir meistarība, tā ir klase. 1-0. Turpat palīdz Roberts Savaļnieks piespēle. Laba piespēle, iespēja. Netiek līdz bumbai Artūrs Zjuzins. Noteikti būtu labāk, ja viņa vietā būtu Lemajičs atradies. Laba iespēja RFS. Jā, varēja ar pirmo pieskārienu Zjuzins gūt vārtus. Gluži kā savulaik Jojičs, izējot uz maiņu, jā. Vienīgais, ka viņš nav debitants, bet, nu jā, mēs redzam arī uzreiz nelielas problēmas. Bet, nu, veiksmīgi priekš viņa komandas viss beidzās. Nu, jau Rīdzinieki ir sodlaukumā. Sitiens nedaudz virs vārtiem. Laba iespēja Rīga FC pārdzīvo. Viktors Moros saķer galvu. Skatāmies vēl vienreiz. Te Paničs ir pārspēts. Jā, es domāju, ka izskatās, ka varētu piešķirt tomēr. Nu, skatāmies uz tiesnesi. Jā, 11 metru sodsitiens, Briest garais vakars, vai nē? To mēs redzēsim pēc šī. Jānis Ikaunieks pret Rihardu Matrevicu. 1-1! Neizšķirts RFS izlīdzina rezultātu pēdējā minūtē, otrā puslaika kompensācijas laikā. Spasjonņikovs norāda uz 11 metru soda sitienu atzīmi, un šeit redzam, kā Ikaunieks pārspēja Matrevicus bez variantiem ar spēku. Petrs Marešs var panākt 3-3. Pagaidām visi sitieni bijuši precīzi. Čehu futbolists Petrs Marešs pret Rihardu Matrevicu. Marešs! Matrevics! Rihards Matrevics glābi savu komandu. Nu jau viss paliek interesantāk. Skatāmies, kā nospēlē Matrevics. Marešā sitiens nebija slikts, bet Matrevics ir lielisks vārtos. Jā, jāsaka arī diezgan ērtā augstumā vārdsargam.
Ja viņš gūst vārtus, Riga FC otro reizi izcīna Latvijas kausu. Ja nē, sērija turpinās. Contreras pret Ņerugalu. Contreras, Riga FC Latvijas kausa ieguvēji 2023. gadā. Kopš 2018. gadā viņiem tas nebija izdevies. Tagad viņi uzvar niktākos pretiniekus Rīgas derbijā. RFS Riga FC Latvijas kausa ieguvēji. RFS trešais fināls pēc kārtas. Otro reizi pēc kārtas viņi zaudē finālā. Jojič bija tas serbu futbolists, kurš bija kapteinis un beigās viņš arī ar pamatīgu cīņas sparu aizveda Riga FC līdz uzvarai un līdz 11. novembrim, vismaz 11. novembrim, par Latvijas un Rīgas valdniekiem futbolā mēs noteikti varam saukt nevienu citu kā Riga FC futbola komandu. Latvijas kauss ir iegulds un 11. novembrī beidzās Latvijas futbola virslīga. Iespējams, ka arī lielo virslīgas čempionātu kausu varēs virs galvas celt arī Riga FC komanda. Viņiem ir 3 punktu pārsvars pagaidām par tuvāko sekotāju RFS komandu.